Šie Toyota Yaris Cross izskatās gandrīz kā jauni, un tā jau patiesībā arī, tāpēc, ka automašīnas ir ražotas 2023. gadā un nobraukuši apmēram 40–45 tūkstoši kilometru. Kāpēc par to stāstu? Tāpēc, ka tā ir lieliski iespēja tikt pie gandrīz jauna automobīļa par stipri zemāku cenu. Mazās klases crossovers Toyota Yaris Cross ar benzīna dzinēju un variatoru jauns maksā 23 400 eiro. Pilna servisa līzings tādu pašu mazlietotu automašīnu piedāvā par 17 900 eiro. Šādu Yaris Cross krājumā ir gana daudz, taču vienīgā pieejamā krāsa ir balta. Tas gan nenozīmē, ka autosalona Astras ielā nav pieejami citādi Yaris Cross. Ir arī zeltains, taču tas, protams, būs dārgāks. Bet pirms parakstīt papīrus un paspiest roku pārdevēju, mēs taču gribam zināt, par ko galu galā taisamies maksāt. Nu tad paņemsim vienu no šiem baltiem Yaris Cross un izbrauksim. Pirmo reizi ar Toyota Yaris Cross izbraucām vēl 2021. gada rudenī. Toreiz tas bija gandrīz sensacionāls jaunums, jo tika uzskatīts, ka Toyota crossoveros nekāps zemāk par ultrapopulāro CHR. Yaris Cross parastajam benzīna dzinējam ir 125 zirgspēki, tā kā tā mašīnīt kaut ko arī iet. Modelim ir arī hibrīd dzinējs, taču tas ir dārgāks pat lietots. Reizēm gadās tā, ka cilvēki izdzirdot vai izlasot Yaris Cross tā īsti nespēja vizualizēt, kā tā automašīna izskatās, tāpēc, ka, kā jau mēs redzam, crossovers manāmi atšķirās no Toyota mazās klases modeļus, kā bāzes ir būvēts. Un tā apakša atrodas par 3 centimetriem augstāk no zemes nekā standarta Yarim. Galvenais iegūms no nosaukuma Cross ir palielināts klierens, un tas nozīmē, ka Yaris Cross var ērti izmantot arī ārpus asfaltētiem ceļiem, arī lauku rajonos, kur iespējams šī automašīna arī savu karjeru ir sākusi. Lai gan Yaris Cross ir tikai 4 metrus un vēl mazliet centimetrus garš, tam ir negaidīti prāvs bagāžnieks. No praktiskā viedokļa ir labi, ka Yaris Crossam ir tādi izteikti lieli aizsargu moldiņi gan uz spārniem, gan uz sliekšņiem. Paskat, pat šita te aizmugurē ir tāds kārtīgs plastmasas gabals. Tas nozīmē, ka pat ja jūs te kaut kur apakaļ gaitā bišķiņ atspiedīsieties, nekas nebūs redzams. Vislabāk jau nu būtu neatspiesties nemaz, un te lieti noderētu atpakaļskata kamera. Bet vai tik vienkāršam Yaris Cross tāda maz ir? Ko tad mēs dabūjām par tiem 17 900 automašīnu, kas ir diezgan labi aprīkot? Mums ir parastā atslēga, nekāda starta poga. Stūri ir pilnībā multifunkcionāli ar visiem iespējamiem taustaņiem. Tātad mums ir arī kruīza kontrola, kas ir labi. Ir arī lāpstiņa zem stūras, ar tām var pārslēgt virtuālos pārnesums, jo benzīna Yaris Cross ir variators, tātad multidrive S, nebūs jābrauc ar rokas kārbu. Un ieslēdzot atpakaļgaitu, ik viens var pārliecināties, ka ir arī kamera. Kondicionētājs ir, sēdekļu apsildi ir, ko gan vēl vairāk vajag apsviedīgam un ekonomiskam ikdienas auto. Nav jau brīnums, ka dažās valstīs Yaris Cross pārdod pat vairāk nekā parasto Yaris, jo tomēr mašīna ir augstāka, šķiet tā kā drošāka, arī tas dizains tāds brašāks ir. Līdz ar to tā auditorija ir ļoti plaša. Šī var būt gan meiteņu, sieviešu mašīna, gan arī pensionāru braucamrīks, piemēram, jo, kā jūs dzirdējāt, te ir visi vajadzīgie vadītāji asistenti. Redz, neļauj man strīpai pārbraukt pāri un vēl kaut kāds blēņas sadarīt. Tā kā jau Toyota tāds salīdzinoši vienkāršs, bet drošs automobīls. Un arī diezgan gudrs. 8 colu ekrāns viducī saprotas ar Apple CarPlay un Android Auto. Pilnīgi normāls automobīls par godīgu cenu. Turklāt pilna servisa līzings piedāvā šīs automašīnas ne tikai iegādāties, bet arī nomāt. Turklāt uzņēmumi abos gadījumos to var izdarīt bez pirmās iemaksas.